Labdien! Maz ticams, ka nedēļā, kurā iekrīt 1. septembris, vēl kāds cits notikums spētu atstāt lielāku iespēju uz visu paudžu cilvēku prātiem. Un tāpēc šodien izņēmuma kārtā visu raidījumu arī runāsim par mācībām un par zināšanām. Kas tad notiek ar pirmklasnieku pēc 9 gadiem, kad viņam tikpat starojošam būtu jāsaņem atestāts par pamatskolas izglītības saņemšanu? Tūlīt jūs dzirdēsiet, es teiktu, pārsteidzošu statistiku. No 1. līdz 8. klasē mums šogad uz 2. gadu ir palikušas 2 lielas skolas. Vairāk par 1300 bērniem. Redziet, daudz no šiem otrgadniekiem pie sava pamatskolas atestātu tā arī netiek. Saņem vien nesekmīgo liecību. Jūs domājat, vidusskolā situācija varētu būt labāka, cilvēki motivētāki? Atkarībā no tā, kā mēs vērtējam skaitļus. Rīgā 23% no visiem 10. klašu skolniekiem ir nesekmīgi 1 vai 2 priekšmetos. Tas nozīmē, viņu atzīmes ir 1, 2 vai 3, 10 baļu skalā. 1/4 daļa Rīgā 10. klases skolēnu pavasarī saņēma liecību, kurā bija 1 vai vairāki nepietiekami vērtējumi. Viens no galvenajiem iemesliem, protams, ir paši jauniešu nepietiekamā gribēšana, motivācija, interese. Kā tad vērtē savu izglītošanos viens cilvēks, kurš skolā ir mācījies uz 3 un 4? Tūlīt redzēsiet. Juris ir 22 gadus jauns vīrietis, kuram vēl joprojām ir tikai 9 klašu izglītība. Viņš bija viens no tiem, kas daudz labprātāk klīda pa ielām, nevis sēdēja skolas solā. Pamatskolas mācību viela, ārpusskolas darbs un pulciņi viņu nekad nav saistījuši. Tas bija galīgi neaktuāli un man tas likās galīgi neinteresants. Mēs atradām savus veidus, kā izklaidēties. Mums neinteresēja laikā nekas, kas būtu saistīts ar skolu un visu, kas tur notiek ārpus tās un iekšpus un mazums, kur vēl. Parādi un atzīmu labošana bija viņa skolas dzīves realitāte, taču šādu veidu nepatikšanas viņš joprojām atceras stoiskā vieglumā. Jāsaka, reāls piemērs tiem skolniekiem, kas zina, ja ne pats, tad skolotāji parūpēsies par laimīgām beigām. 9. klasi beidzu labu laiku pirms beigšanas, un tad bija katastrofāls stāvoklis ar atzīmēm. Tas viss vienkārši tika ņemts un labots un aktīvi un galā viss bija diezgan pieklājīgi. Savā ziņā ne super, ne arī tur super, pavisam labi, bet savā līmenī viss bez nekādām problēmām. Pieklājīga atzīme Jurim ir 4 balles, kas ir pēdējā sekmīgā atzīme 10 baļu skalā. Lai noturētos šādā līmenī, viņam gan blakus par laimi allaži atradās draugi, kas gluži vai iznesa Juri cauri pamatskolai. Visu laiku bija viens cilvēks, kas man visu laiku vilka. Lai teica, tu pabeigsi. Ričards visu laiku to man skandināja. Mums bija plāns, kopā iestājāmies, kopā pabeigsim. Diemžēl sanāca tā, ka viņš pabeidza, es aizgāju. Šķiet, ka ne jau grūta galva ir bijusi Jura problēma, bet gan sirsnīga neizpratne par to, kā gan izglītība varētu pozitīvi ietekmēt viņa dzīvi. Šobrīd viņš ir viens no labākajiem pārdevējiem savā veikalā un nemaz nenožēlo, ka skolu nav pabeidzis. Tas ir bijis apzināts lēmums, kur nespēja ietekmēt ne vecāku rāšanās, ne lūgumi. Bija strīdi, bija visādas situācijas. Protams, ka ļoti nepatika tas, ka tāds mans lēmums bija beigt mācīties, nepabeigt to skolu. Savā ziņā es pats tādu aizdomājos, kā būtu, ja es būtu pabeidzis, bet tāda lieta, ka es nožēloju, nav. Vispār nožēlot dzīvē, laikam nevajag neko. Pēc nomocītām 9 klasēm Juris ir mēģinājis mācīties arotskolā. Viņš atzīst, ka visi – skolotāji, vecāki un pat draugi darījuši maksimālo, lai viņš mācības beigtu. Taču pats Juris tā arī nav saskatījis jēgu diplomā. Ar skolotājiem viss bija kārtībā. Ar programmu arī viss bija kārtībā. Problēma vairāk bija ar mani. Tas pats 16, 17, 18 gadi, gribās atpūsties, gribās ar draugiem tusēties. Arī alkohols savu lomu darīja. Tā tas viss. Tas padruskai iegāja nelielos parādos,
lielākos, līdz momentam, kad likās, ka tas viss jau ir smeļās mutē un to visu nevar izturēt tik vienkārši. Varbūt, lai saskatītu jēgu izglītībai, ir nepieciešama šoka terapija. Tieši tā ir noticis ar Jura draugu Mārtiņu. Viņš pēc trakulīgiem tīņu gadiem ir saņēmies, pabeidzis vidusskolu un šoruden dodas peļņā uz Angliju, lai pēc tam varētu studēt psiholoģiju. Man dzīve viens nepatīkams gadījums saistīts ar likuma pārkāpumu, ja? Tādu vairāk, teiksim, kriminālu sodām. Un līdz tam brīdim es diezgan nenopietni raudzījos uz dzīvi. Teiksim tā, saskāros mazliet ar alkoholu, tādas lietas. Un tad pēc tā notikuma es sapratu, kādas ir vērtības dzīvē, kas ir jādara, lai būtu kaut cik kādi panākumi un lai dzīvotu normālu dzīvi, un kas ir jādara, lai nekas nebūtu, lai tu neko nepanāktu, un sapratu to, ka kāpt uz augšu ir grūtāk nekā iet uz leju. Un es saņēmos un sāku kāpt uz augšu. Savukārt Jurim joprojām nav skaidrs, ko, kur, kad un vai vispār viņš gribētu mācīties. Draugiem Juris regulāri palīdz savest kārtībā datorprogrammas, taču par iespējamām studijām šajā nozarē viņš runā nepatikās skurinādamies. Tā, kad es stājos tehniskajā koledžā, pirmā profesija, ko es stājos, bija programmētājs. Teiksim, paldies Dievam, ka es tur netiku, jo tā ir tā profesija, kas man tiešām arī nepatīk. Es nezinu, kāpēc es tajā momentā biju tā izlēmis, bet pēc tam es sapratu, ka labi vien, ka tā arī viss izmainījās, jo no tiem datoriem es kaut kā tomēr, es ar viņiem saskaros ikdienā. Ja man par to vēl vajadzētu mācīties, tas būtu par daudz. Strādā Juris labprāt, un darbā viņam būtiskākais ir laba kompānija. Šim kritērijam lieliski atbilst visi darbi apkalpojušajā sfērā. Darba vietas līdz šim bijušas gan datoru, gan mēbeļu, gan tagad biljarda veikals. Turklāt Juris labi jūtas pārdevēja lomā, un kādreiz kļūt par veikalu vadītāju viņš nemaz nepretendē. Es to skaitā gan esmu, teiksim, šajā gadījumā pārdevis tos pašus datorus, ko es pārvaldu, lai gan savā ziņā. Un tas bija darbs, kas man nepatika. Es uz turieni gāju ar iebumu, lai gan man bija pietiekoši daudz laika no rītiem izgulēties, bet tik un tā man nepatika. Savā ziņā arī no atmosfēras. Jā, ka, teiksim, tevi komandēt caurām dienām diezkas labs nevar sanākt. Toties, kopš es strādāju mēbelēs, jā, tas viss daudz vai maz mainījās, un tur kopā ar Eviju gājām uz darbu ar prieku. Tas darbs patika, to skaitā arī savā ziņā viss kolektīvs, arī tie cilvēki, ar kuriem mums nebija jāsaskarās ikdienā. Tā bija cita atmosfēra, jā. Kad ir cita atmosfēra, kad ir laba gaisotnes, darba var iet un to patīkami pildīt. Sākt pastāvīgu dzīvi Juris plāno vēl pēc dažiem gadiem, jo šobrīd ļoti labi jūtas, dzīvojot kopā ar mammu. Jurim ir arī ambiciozie plāni, taču zīmīgi, ka tie visi ir atlikti kaut kad uz nenoteiktu nākotni. Labi attīstīties konkrētajā darbā, tas būtu viens. Daudz vai maz savest savu dzīvi kārtībā tā, lai pašam būtu liels prieks par to. Trešais varētu būt pabeigt remontu 5 gadu laikā, jā. Galvenais arī varētu būt, ka ir, sākt, pavisam patstāvīgi dzīvi, tikai uz savām kājām nostāties. Jā, es dzīvoju tagad ar vecākiem, tas tā kā vajadzētu to visu mainīt. Bet tas varētu būt nevis tieši uz tuvākajiem, bet vairāk tieši uz tiem 5 gadiem. Vēl kādu punktu varētu piebilst par to, ka atsākt arī mācīties, par to pašu, ko Mārtiņš teica. Tomēr bez izglītības nekur. Neesmu izlēmis, ko un kā un kad, bet tā, kad tas sāksies, tad tas sāksies nopietni. Tomēr tas ir vajadzīgs.